tad jautājums ir tāds, es vēlētos, lai jūs pasakat kādu būtisku iezīmi, kas jūsu partijas piedāvāto rīcības programmu atšķir no visām citām partijām. Tātad tas būtu tas jautājums, uz kuras vēlētos, lai jūs atbildētu, un pirms atbildēšanas arī pasakiet, kā jūs sauc un kur partiju jūs pārstāvat. Savukārt padošu mikrofonu, lai labāk dzirdamība mums ir, Jā, protams, absolūti. Labdien! Mani sauc Silva Bendrāte, un es pārstāvu partiju Jaunais laiks. Esmu partijas Jaunais laiks frakcijas priekšsēdētāja vietniece šobrīd Saeimā. Esmu arī Jaunā laika valdes un vienotības valdes locekle. Un to es gribētu pateikt, ka mūsu partija no visām pārējām atšķir tas, ka mēs neesam baidījušies no grūtiem darbiem, un mēs esam centušies īstenot godīgu politiku. Varbūt var bez mikrofona vai? Vienkārši tiek rakstīts arī priekš internet televīzijas. Tehnoloģijas. Kā jāprasa operatoram, kā ir labāk? Labi, skaidri. Labāk Ar mikrofonu? Ar mikrofonu. Labi. Ilze Viņķele, esmu Pilsoniskās savienības valdes locekle. Ar lepnumu varu teikt, ka pārstāvu arī partiju apvienību Vienotība. Un runājot par vienotības programmas galveno iezīmi, kas mūs atšķir, manuprāt, no pārējām konkurējošiem politiskajiem spēkiem, ir ilgtspējība. Mēs liekam šo par vienu no stūrakmeņiem. Lēmumi, tas nozīmē lēmumi ar skaidru apziņu, ko tie nozīmēs, cik tie maksās un kādu iespaidu tas atstās nevien šobrīd šeit, bet arī mūsu bērniem un bērnu bērniem. Labdien, esmu Hosam Abumerē, pārstāvu sabiedrībā Cita politika, bet es esmu sabiedrība Cita politika, tāpēc mēs esam vienotība. Tā kā ja nebūtu vienotība, es nebūtu neviena partija. Tas ir pirmas lieta. Otra lieta, kāpēc es izvēlēju šo partiju, tāpēc es esmu ārsts un es redzu katru dienu, kas nozīmē, kā cilvēki dzīvo un pārdzīvo, ka naudas nav un kā slimības ir pēdējā laikā vairāk un vairāk, un kā mums ir mirstība vairāk Latvijā nekā dzimtības un tā tālāk. Tāpēc es aizstāvu tāds jautājums par pensiju, par veselības sistēmas, veselības aprūpe, un es ļoti stingri no tā partija, no tā pozīcijā gribam ietekmēt vispār tā politiskais kopumā, dzīvu kopumā. Paldies! Labdien! Nikolais Kabanovs, Politiskā apvienība Saskaņas centrs. Mēs esam sociāldemokrātiska partija, līdz ar to mūsu galvenais ekonomiskais pamats ir to, lai bagātie cilvēki maksā vairāk. Viņam jāmaksā vairāk nodokļu ziņā. Mēs esam par to, lai Latvija būtu neatkarīgais suverēnas valsts, un ar šo mēs saprotam to, ka Latvija nav jābūt citu starpnacionālu institūciju vergam. Un mēs esam par to, lai Latvija visu tautības cilvēki jūtas kā viena māja. Paldies! Man sauc Baiba Rīvža, es esmu Zaļo zemnieku pārstāvu un man dzīve ir saistīta bijusi ar augstāko izglītību. Es esmu Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesora un Otra joma, tā ir mazā uzņēmēja darbība laukos, lauku sieviešu atbalsts, mentorings, mikrokredīts, šie jautājumi. Zaļie zemnieki. Zemnieku savienība ir konservatīva partija. Un tāpēc, ka tomēr tādas stabilas vērtības ir mums pamatā mūsu arī programmai. Un tas ir videi draudzīgi saimniekošana, mazā uzņēmēja darbība, vidējā uzņēmēja darbība, kultūras tradīciju kopšana. Mēs kongresā izvirzījām uzdevumu, ka mums ir noteikti jāpanāk tautas kultūras mantojuma produktu likuma pieņemšana, kas tieši
uzsver tās vērtības, ko mēs tikko runājam, lai tās vērtības, mūsu amatnieku prasmes, mūsu tautas dziesmas, mūsu folkloras kops, gan vērtības, lai viņas nepazūd, lai mēs esam lepni par to, lai mēs spējam viņas saglabāt, lai mēs arī kā amatnieki varam nopelnīt ar to. Tātad šie jautājumi ir pamatjautājumi zaļiem zemniekiem. Labdien! Mans vārds ir Agris Ameriks. Es pārstāvu LPPLC. LPPLC esmu tikai biedrs, bet es pārstāvu arī jauniešu organizāciju Pirmie, un tur es esmu valdes loceklis. Tieši ar ko mūsu partija atšķirās varbūt no pārējām partijām, mūsu partija kā stūrakmeni liek ģimeni. Mums ļoti svarīgi ir ģimene kā pats pamats visam, ko mēs būvējam tālāk. Kā otra lieta, ko mēs varbūt esam labāki vai izceļamies, mēs vairāk daram un mazāk runājam. Mēs esam darītāji. Paldies! Mans vārds ir Mārtiņš Zemītis, un bez tā, kas te ir norādīts, ka es pārstāvu Tautas partijas, vadu arī šīs partijas daudzskaitlīgo jauniešu organizāciju, un esmu arī ievēlēts Tautas partijas jaunā valdē kopā ar vēl vairākiem jauniem cilvēkiem. Un, saprotams, es neko jaunu nepateikšu. Tautas partija ir uz Latvijas politiskās skatuves jau 12 gadus. Līdz ar to, kā jūs droši vien vakar lasījāt arī manā intervijā, es nevaru sevi ne atdalīt, ne nošķirt no Tautas partijas ne sasniegumiem, ne grēkiem. Bet pats galvenais ir tas, ka Tautas partija vienmēr ir centusies padarīt cilvēku dzīvi Latvijā labāku. Mēs šobrīd redzam, ka pats galvenais ir tas, lai cilvēku iniciatīva un cilvēku pūliņi tiktu atalgot. Mēs neesam sociāldemokrātiski, bet centriski labēja partija. Mēs esam par zemu nodokļu slogu, par nelielu valsts pārvaldi, par attīstību visos valsts reģionos. Mēs esam iestājušies konsekventi par novadu reformu, kas šķiet nav veikusies tādā izpildījumā, kā nepieciešams, bet mēs nekad neesam vairījušies no grūtiem lēmumiem. Un arī šobrīd krīzes laikā mēs skaidri redzam, ka tas Latvijas uzņemtais kurs, kas ir balstīts tikai uz aizņemšanos, nav pareizs un ka mums Latvijai jāatjauno pašnoteikšanās un pašpietiekamība. Tā kā es būšu priecīgs turpināt iesaistīties diskusijā ar kolēģiem un ņemot vērā to, ka Tautas partija šobrīd arī ir savā kongresā lēmusi par kopējas politiskas apvienības veidošanu ar partiju Jaunlatviju, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš un vēl vairākām reģionālām partijām, tad visā drīzumā pēc 12. jūnija visdrīzāk, ka Latvijas politiskajā kultūrā būs jārunā par jaunu politisku apvienību, līdzīgi kā Vienotība, līdzīgi kā Saskaņa, līdzīgi kā Zaļo zemnieku savienība. Visdrīzāk, ka mēs sagaidām vienu jaunu, lielu, spējīgu politisku veidojumu, jo tā traģiskā lieta man šķiet lielā mērā ir bijusi tā, ka Latvijā mums ir bijis milzīgi daudz partiju, kas ir bijis nelielas interešu grupiņas, nevis tādi pilnvērtīgi politiskie spēki. Tā kā es apsveicu šo konsultāciju, kas notiek Latvijas politikā.